Ejo! Es te tā aizdomājos par to, ko gan cilvēkam vajadzētu darīt, ka dzīvē vienkārši notiek pārāk daudz, kas, un ir ļoti daudz neskaidrības par tagad nākotni. Ko tādā brīdī vajadzētu darīt? Un kā jau īsti Gen Z pārstāve, es konsultēšos ar ChatGPT. Es esmu Varšavā. Es zinu. Ļoti labs jautājums. Ko es daru Polijā, Varšavā? Es pat nezinu. Es pat līdz galam nezinu. Man bija neliels side quests. Man nav vajadzīņa vienīgi. Tur netīšām iemaldījos, bet tas vispār nebija manā plānā. Es tiešām netīšām tur tā sanāca. Tālāk man plāna vispār nav. Man arī, protams, tam nebija. Kur kājas vedīs, kur deguns vedīs. Tur es došos, I guess. Nu jā. Bet, pagaidām, mans mīļākais stāsts no Polijas nav tas, kā es aizgāju to 3-3 un visas tās emocijas un visas tās. Mans mīļākais moments nāk no šodienas brokastīm. Brokastu laikā es sēdēju, rakstīju, un man putna kaka uzkrīt uz plaukstas. Afigēni forši. Paldies. Tajā brīdī es domāju, gandrīz uz galvas vai uz pleca jau trāpīju. Tad es pasūtījos vecākiem ģimenes grupā. Viņi, protams, pasmējās, bet man teica, ka tas ir uz naudu, būs nauda. Un es neticēju vien. Es gāju pa ielu un es atradu $100. Tikai tie nebija īsti. Gandrīz uzkakāja man putns uz galvas vai uz pleca un gandrīz es dabūju $100. Jā. Dariet ar šo stāstu, ko vien vēlaties, bet es ļoti gribēju padalīties. Ko es paspēju izdarīt šeit esot? Vajag neko. Šodien es pastaigājos pa vecpilsētu, Vecvaršavu vietā var izteikties. Bija nelielā šopingā un, to be honest, tagad pāju vakariņas un pastaigājos vēl nedaudz pa pilsētu. Es domāju, ka es iešu jau apakaļ uz savu naktsmītni. Un bišķiņ nogurums. Good morning. Diezgan negaršīga kafija. Vakardien man sanāca ļoti daudz pastaigāties pa pilsētu. Man bija tāda chill diena. Man ir jāizdomā
Kā es sev atradīšu kaut kādas izklaides? Man ir plāns, maybe man ir jāmēģina saprast, kā strādā Facebooks. Hear me out. Facebookā ir opcija events. Es nezinu, cik viņa ir aktīva, kas tur kā notiek, bet es domāju, ka varētu kaut ko tur atrast. Viena tāda neliela problēma ir tajā, ka es vakar biju nelielā šopingā, tiešām nelielā. Bet problēma ir tāda, ka pat tas mazais šopings var radīt ļoti liels saks manām tālākajām darbībām. I mean, the cheaper you travel, the more fun you get, I guess. Es esmu Prāgā. Ok, bet pašsaprotam, ceļš uz Prāgu nebija tik vienkārši. Bet still, ir vērts ar to padalīties. What's your name? Where are you from? My name is very big, but Say the full name. Rafsanjani Chaudhary Ankur. And in short, it was In short, you can call me Rafsan. Rafsan. How are you feeling with this long trip? Tell me. It's a bit tiring, but I have a good company, so I'm feeling very nice. What's your destination? My destination today is Milan, Italy. After Milan, it's a flight to Dhaka, Bangladesh, Italy, to Doha, then a 16-hour transit, and then Doha to Dhaka. And I'm here complaining about this 10-hour bus trip. But you live in Lithuania, no? Yeah, What are you doing in Lithuania? Tell I'm us. currently studying in masters in KTU. Tell me, like, your favorite thing about Lithuania. My favorite thing about Lithuania, or you say Latvia or Estonia, the people. They are so kind, so friendly, also beautiful. Favorite foods, favorite places. Yeah, my city Kaunas. I love it. I love it. Do you have a Žalgiris jersey? Yeah. You do? Yeah. Maybe you have a question for me. Yeah. When are you coming to Kaunas? I'm coming. What's like the greatest lesson you learned in life? Stop giving fuck, because if you care too much, or if you care for all other people except yourself, then you are doing a very bad thing, or you are going to the wrong direction. Always think about yourself and work on yourself. That's the main thing in life. Do you have something else to say? It is one life. Live it the fullest. No. Nobody is getting a life. So might as well do whatever the you want to do. Yeah. Live to the fullest. The last thing I want to say, I can't wait to get off of this bus. I admire you. You still need to sit here for like how many hours? 15 more hours. Oh. Man sāp visas maliņas. Oh. Bet paskat. Nevar saprast, bet tas ir Čehijas karogs. Anyways, tagad varam turpināt Prāgas piedzīvojumus. Ok, bet šī nav mana pirmā diena Prāgā. Šī ir mana otrā diena Prāgā.
Ok, Prāgā es biju vienlaicīgi ar vienu savu bijušo komandas biedreni. Tāpēc es vienkārši devos vakarā viņu satikt. Tagad te jābrauc šis krustojums. Pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi. Nevienu nav. Vienkārši gonkojam. Un te ir riteņbraucēji celiņš. Nice. Yo. Yeah, yo. I'm here with Hannah. And Hannah. What you doing here? We're traveling. This is our last stop before we go home. No, Copenhagen. So what's your favorite place? On this travel, I don't know, what's your favorite? Lake Bled. To be fair, I love Lake Bled. I also like Vienna and Krakow. I'm gonna say Lake Bled. And what's your favorite adventure that happened? I don't know, partying in Budapest, watching the sunrise, and then getting on a bus to Bratislava. Girl, I had 1 hour of sleep. But it was worth it? No, sure. I got my magnet from one more country. That was your motivation? Don't go to Bratislava. That's my propaganda. Hannah? Like you know my adventure. 10 hours of food poisoning in Slovenia. Fuck Slovenian milk, honestly. What are you doing here? To be completely honest, when people are traveling around Europe, this is just one of the destinations. So that's why I'm here, so. And for your magnet, Yeah. I guess that's why I am here. But not the magnet. No, the magnet. I can order it. Saddest thing I ever heard. I'm love buying that. hotel breakfast instead of a hostel. I would do the same thing. Thank you. Like, I will also go to the hostel and a hotel and be like, do you have pancakes? No, okay, I'm gonna go to the next hotel. Which hotel doesn't have pancakes? Apparently alive. I'm Swedish. We hate Denmark. Denmark. You have beef. Yeah. Explain. Denmark. Hey, they used to invade us. We used to invade them. We're the two countries with the most like wars In between in each other. between each other, like ever. And we're like siblings, so don't insult them, but Yeah, exactly. you know the beef between Serbia and Albania? Take that, but make it Scandinavian. From your experience, give advices for traveling, backpack traveling. Don't go to Bratislava. Don't drink Slovenian milk. Go to Lake Bled. It's really nice. It's beautiful. Don't take night trains unless you want to feel disgusting. Also bring a lock for your locker and earplugs. The guy who poisoned my milk. Es nezinu, vai varu redzēt, bet tagad es mīšos augšu kalnā. Oga! Oga! What the f***? Kas ir šis? Kāds gāja pārēj? Kā es varu tikt pāri ielai? Vai man maukt pāri sarkaniem, jo man iet minūtes nost no šī brauciena. Es jau Polijā slavēju laimu ar skūteriem tur, bet šeit, Čehijā, ir riteņi. Ak, mans Dievs, kā man patīk tie riteņi. Mums vajadzētu Rīgā tādus. Es ceru, ka kādu dienu laims ar saviem riteņiem varēs man sponsorēt. Otrajā dienā, jeb šodien, es praktiski visu dienu pavadīju vienkārši staigājot pa pilsētu. Dīvainā kārtā, man liekas, viņa ir kaut kādā ziņā līdzīga Rīgai, bet varbūt bišķi milzīgāka, tā kā milzīga Vecrīga. Un tā arhitektūra ir bišķiņ iespaidīgāka. Bet es biju pārsteigta no tā, cik īstenībā milzīga ir Prāga, jo es tikai staigāju un svarīgs viss apmaldījos un es visu laiku redzēju kaut ko jaunu. Pastaigājos no parka, redzēju kaut kādus dīvainus dzīvniekus.
kaut kas starp bebru un žurku. Nu, pavizinājos vēl ar riteni pēc tam pa pilsētas apkārtni. Es ceru, ka man var dzirdēt, jo te ir šausmīgs vējš. Es esmu tādā autentiskā vietiņā, tagad uz vakariņām atnākusi. Pilnīgi netiešām atradu šo vietu, vienkārši gāju garām, sāka nenormāli gāzt lietus, un tad te es ienācu. Es nemaz negribēju ēst, bet te nu es esmu. Bija kaut kāda dziesma par vīnu, man liekas. Vīna. Es nezinu, kā man labi pateikt. Vīne. Izsaukums-zīme. Ok. Pirmajā vakarā mans autobuss aizkavējās bišķiņ, tāpēc diezgan vēlu iebraucu, daudz vēlāk nekā es biju ieplānojuši. Lai vienkārši nesādātu un neko nedarītu, es nopirku biļetes kino. Es aizgāju uz filmu Michaels. Joku. Tur es iepazinos jau ar pirmo personāžu, Luisu. Vīna ir vispār ļoti, ļoti skaista. Man vispār nekādu ekspektāciju vispār par vīnu nebija, bet patiekam pārsteigt ļoti skaista. Arhitektūra, visa pilsēta, pat uz gājai pārējais tiem luksoforiņiem ir tādi īpaši zīmējumiņi tur. Vispār Vīnā ir šausmīgi skaisti arī parki. Gandrīz vispār neaizbraucu uz Vīnu, bet es beigās aizgāju arī uz operu. Opera. Es biju uz operu Animal Farm, bet man ļoti patika. Mana biļete, varēja redzēt, ka mana biļete bija no lētāka, redzamība bija tāda okas, redzēja varbūt 50% no visākas tur notika, bet bija subtitri. Es pēc tam arī ar ChatGPT pārnāju kaut kādas lietas, kas man varbūt nebija līdz galam skaidrs, bet tā opera, tā ēka, šausmīgi skaista, ļoti skaista ēka, ļoti. Es pat nezinu, kas man labāk patika, opera vai tā pati ēka. Tā pati zāle, it kā nekas īpašs, bet, kad tu ieiet tajā ēkā, kur tev skanē biļeti, kur tu vari aiziet uz bufeti, turpat uz balkonu varēja aiziet, ļoti skaisti, man šausmīgi patika. Es aizgāju vēl uz kaut kādu meistarklasi ēst gatavošanas, izrādījās, kad es biju vēl bišķi līdz restorānām, bet Cibjānas nekas tāds. Tā kā bija forši, mēs uztaisījām, īsti nezinu, kaut kādu desertu mēs tur uztaisījām. Lai man nebūtu jāiet detaļās priekš mums latviešiem, pankūku mīkla ar rozīnēm. Izklausās ļoti brieškīgi, bija šausmīgi garšīgi. Un tajā meistarklasē es iepazinās ar Sisi. Ļoti daudz staigāju ar kājām. Nebija tik daudz pieejamu vai nebija viegli pieejamu. Man mīļo lēmu skūteru vai riteņu, tāpēc es praktiski visur gāju ar kājām, bet es nesūtos. Es ļoti izbaudu. Tas staigājoties vēl pa pilsētu netīšām uzgāju uz Praida to gājienu. Diezgan jautri. Laba mūzika, izbaudīt, man ļoti patika. Un tad vēlāk mēs satikāmies ar Sisi un devāmies pa pilsētu, skatījāmies, kas pa pasākumiem notiek. Tad mēs ar Sisi iepazinām vēl Niku, un tad jau mēs tur trietā skatījāmies, kas tur notiekās pa pasākumiem. Un tad mēs tur trietā vienkārši skatījāmies, kas tur kā notiekās. Ar Sisi aizgājām vēl paēdām kaut kādu voku, ļoti garšīgs. Šausmīgi daudz cilvēku bija Praidā, gan tajā gājienā, gan afterpartijā. Tur bija reāls festivāls, insane. Jā. Bet tagad jādodas tālāk. Es esmu Minhenē, Vācijā.
kebabs. Man šķiet, ka es pa visu pilsētu paspēju jau izstaigāt un izbraukāt. Kā redzams, ir veikts neliels shoppings atkal, bet tas ir tā vērts, manuprāt. Plus, kas tur ir tie pāris grāmi klāt tai manai mugursomai? Tā nav problēma. Pastaigājos pa to vecpilsētu. Diezgan skaista, bet nebija tik grandioza kā Prāgā, protams, vai tajā pašā Vīnē īstenībā. Bet still, diezgan skaisti. Es pastaigājos ļoti daudz arī pa pilsētu, ne tikai pa vecpilsētu. Un, ja tā godīgi, vienkārši pilsēta kā pilsēta, tiešām tā kā nekas tāds baigi īpašs. Man ļoti patīk riteņbraucēju celiņi. Jā. Šeit ir laimes. Un šodien es izbraukāju 30 minūtes, jo es aizgāju 10 kilometrus no savas dzīvesvietas. Un atkal esmu nonākuši šajā pozīcijā. Kāpēc? Es gāju uz Olimpisko pilsētiņu. Es tiku iekšā Olimpiskajā baseinā, tur tā kā parasti cilvēki var aiziet peldēties. Vai uz spā, man liekas, tur spā zona, man liekas, arī bija. Viss pārējais sāks bija vai nu aizslēgts, vai nu nožogots. Tāpēc vienīgā, kurā es tiešām tiku iekšā, bija tas peldbaseins. Es tur varēju vienkārši tribīnēs pasēdēt, pastīties, kā cilvēki peld. Pie tās Olimpiskās pilsētas bija BMW muzejs, tad es par to pastaigājos. Viņš baigās tiešām. Sāku līt lietas. Super. Bet labi, kāds ir mans turpmākais plāns šeit? Visi baigās visu no laika apstākļiem. Par cik soliem, plus 28 grādus rīt un parīt, mans plāns bija doties pie ūdens. Bet laika prognoze mainās ik pa sekundē un rāda, ka rīt būs apmācies un līs lietus. Tad, diemžēl, šis plāns atkrīt. Un tad man nav īsti plāns, ko es darīšu rītdien tādā gadījumā. Visu, man liekas, Mīnheni esmu ar kājām izstaigājusi. Nē, leņķis 10 no 10. Man telefonā neiet internets vēl. Es ticu, ka tas nav pasaules gals. Es ceru, ka tas atrisināsies, ka es vienkārši nomainīšu lokāciju no šī parka. Uz kādu citu vietu. Šodien man bija jāmaina man dzīves vieta. Es gandrīz eksplodēju ar to mugursomu. Viņai ir tik smaga. Viņa nav pat smaga, bet kad tā soma ir ilgāku laiku uz muguras, tā vienkārši ir Es pat nevaru sev dusmoties. Man ir tikai pats nepieciešamākais tajā somā. Un es izmantoju praktiski visu, kas man ir. Man uz nākamo ceļojumu vajadzētu vienkārši sultānu līdzi. Varbūt es vienkārši neesmu radīt budžeta ceļošanai. Laika prognoze atkal mainās. Šodien plānā bija aiziet papeldēt, bet es gāju vienkārši. Tāpēc es vienkārši izstaigāju visu parku, un šis parks ir gigantisks. Parulēsim vēl bišķi. Man jau ir karsts telefons. Ārā ir 33 grādi, šodien vēl 35. Tagad pulkstenis ir kaut kā 12, UV ir 7. Šī būs vienkārši fenomenāla diena. Es dodos apkrausies par mantām. Man sāp alkonis. Ejo, te nākotnes es. Pagātnes, bet tagadnes nākotnes. Vienalga. Tā, es Karlsrūvē biju tikties ar savu paziņu, kas tur dzīvo. Tāpēc materiāli no turienes praktiski nekad izņemot šo bildi. Palielam vienkārši atpūtos no ceļošanas, labi paēdu, pastījos futbolu, un tad jau devos atkal tālāk. Jā. Ko, 7 no rīta.
pāris vidus jēgu. Protams, es ierados šeit tieši uz karstumu vilni. Tur 40 grādi katru dienu. Tāpēc manas darbības šeit Parīzē ir diezgan limitētas. Bet es domāju, es esmu starā par Parīzi. Tiešām man ļoti patīk. Ļoti patīk. Es ļoti daudz ko beigās arī neizdarīju tā karstuma dēļ. Vispār pa dienu nav iespējams atrasties ārā. Tagad pulkstenis ir gandrīz 10 un ir tāpat šausmīgi karsti, ir kaut kādi 30 grādi ārā. Tā kā ir diezgan grūti atrasties ārā. Bet neko, es paspēju tieši uz kaut kādiem Parīzes, bet visas Francijas kaut kādiem vasaras salgriežiem, kur visur Francijā, Parīzē, tā skaitā vienkārši uz ielas, kur visi dzied. Vienkārši taisa katrs savu privāto ballīti uz ielas. 10 metrus viens no otra ir un taisa kaut kādu tusiņu ar savu mūziku. Kaut kā man veicis ar šādiem pasākumiem šajā ceļojumā. Neko ļoti daudz staigāju. Es pirmajā dienā pieļauju ļoti lielu kļūdu, ka es pa dienu atrados ārā. Atradu vēl parkā fanu zonu, kur skatījās futbolu. Es biju nelielā turistu shoppingā, protams. Es nopirku tieši 2 magnētus. I can order it. Es noteikti šeit atgriezīšos. Kad nebūs karstuma vilnis, es izpētīšu visu bišķiņu vairāk. Pasēdēšu nedaudz vēl te. Un tad jau atkal būs jādodas. Nē, protams, šeit mani sagaida ar lietu. Protams, bija jāpiemaksā, jo es nokavēju 10 minūtes. Viss kārtībā. Esmu apkaļ mājās. Video jau tā ir baigi garš, tāpēc es mēģināšu nobeigumā sāt pēc iespējas īsāku. Kā var redzēt, Latvijā esmu jau kādu labu laiciņu, jo man ziedi ir gandrīz jau novītuši. Bet secinājumi. Vienkārši biežāk jāaiziet ārā no komforta zonas, vairāk jāceļo, vairāk jābauda dzīve. Ir jārunā vairāk ar cilvēkiem, jāpavada laiks vairāk ar cilvēkiem. Vienkārši jāceļo vairāk. Tiekamies nākamreiz.